vienmēr satikamies pie ministra pirmdienas rītos, un tad no ministra vaipstiem varēja noteikt, kā viņam ir gājis. Viņš bija lietišs cilvēks, medības arī lietišķa lieta, bet tai pašā laikā tādus sīkumus, ko nevajag zināt plašai sabiedrībai, jo viss, ko zina vairāk kā viens, vai divi, kāds tas teiciens ir, tas vairs nav noslēpums. Un viņš saprata to lietu, un mums arī nebija nekas. Viņš zināja, ko drīkst pastāstīt. Viņš stāstīja, ka šoreiz šefam bija ļoti labs garastāvoklis, un es redzam, ka mūsu šefam arī labs garastāvoklis ir. No tā varēja teikt. Bet vienotreiz viņš bija pavisam skumjš, tā varēja saprast, ka baigi slikti viņiem bija gājis medībās, un šefs nav šāvis lielais. Varēja dzirdēt, kad viņš arī pārmetumus turpatās mežā pateica, kas jums tas par meža dienestu, ka nezinu, kur где зверь ночует.